Esiet sveicināti podkāsta eksperti, skatītāji, klausītāji. Kārlis Komarovskis, Andris Auziņš, atkal jūs mājās. Jā, esiet sveicināti, labrīt, labvakar, un tā tālāk, kā mēs katru reizi sakām, atkal jau ir jaunais gads sācies. Otrais raidījums šogad, ja? Jā, un 6. kopumā. Un 6. kopumā. Lieliski, paldies mūsu abonentiem, kuri jau mums ir veseli 100. Baigi forši īkšķis augšā un turpinam tādā pat starā. Arī priecāties par to, jo mēs ar Kārli šonadēļ tiešām esam priecīgi par to, ka mums jau ir 100 abonementi. Jā, mēs esam arī patīkami pārsteigti par iepriekšējo raidījumu, ka neskatoties uz tehniskām likstām, tam ir vairāk nekā 1000 skatījumu YouTube platformā, un arī iepriekšējais raidījums ir pirmais raidījums, kas ir pieejams Spotify straumēšanas vietnē. Tā kā arī tur mūs var noskatīties, bet noklausīties, precīzāk sakot. Ne, var jau arī skatīties. Ekrānā tu vari blendst, jā. Tā kā mēs esam patīkami pārsteigti tiešām jums, skatītāji, klausītāji, ka klausāties, atbalstāt, un tas mums tiešām arī dod tādu grūdienu uz priekšu strādāt un darboties. Jā, tas ir baigi forši. Starp citu, mēs apsolījām, ka 50. abonents saņems balviņu. Tā kā tas, kurš bija 50. Kārli, tu pētīji, skatījies? Es skatījos, bet man drusku tur sajuka. Tā kā lūdzu cilvēku, tas, kurš tu biji 50. lūdzu sazinies ar mums vai nu sociālās mēdījos vai kaut vai komentāru sadaļā ieraksti, un tad mēs mēģināsim tev balviņu nogādāt. Jā, baigi forši. Un ko es vēl gribēju teikt? Ar ko mēs šodien sāksim? Sākam ar to, kā tev ar sporta aktivitātēm. Baigi labi. Man rītīgi labi iesācies šis tā jaunais gads. Es beidzot esmu atpakaļ pie tā svara, kas ir zem 90. Wow. Jā, baigi forši. Tad tu neesi vairs kārtīgs latviešu vīrietis. Es nekad neesmu bijis. Man 100 nekad nav bijis. Okay. Jā, bet man ir zem 90, un es priecājos vakar, un šodien arī bija iegājis to savu kustības mērauklu skatīties. Man, principā, katru dienu ir kaut kāda nedēļā viena diena vai maksimums 2, kuras neizpildu varbūt to minimumu kāds 10 km iešanā, bet pārējo visas tiešām izdaru. Man ir baigi labi. Ir nokrities svariņš, ko es biju uzēris tieši uz Ziemassvētku un šīm jaungada brīvdienām, tā kā visi baigi forši. Starp citu, ko es esmu pamainījis vēl, ne tikai varbūt, ka es katru dienu mēģinu kaut ko darīt un savāc tos soļus arī, starp citu, darbā strādājot, esmu pa to savācis, kas man īstenībā baigi tādu... Uz toaletu atpakaļ? Apmēram, pa gaitiņiem tur vienkārši, bet vismaz savācis. Jā, televīzijas ēka ir milzīga. Jā, bet ko es esmu pamainījis, Kārli? Es tagad jau... sanāk, tūlīt būs mēnesis D vitamīnu pastiprināt dzeru ar K1, K2. Ne, K2 tur bija klāt. Es pilnīgi jūtu, ka tu esi tāds enerģizēts šajā epizodē. Es reāli, mēs vēl pat neesam par nopietniem tematiem sakuši runāt. Es nezinu, kāpēc, bet baigi labā sajūta ir, un es tur pievienoju klāt arī magnīju vēl klāt, un baigi forši ir. Es nezinu, varbūt tas ir kaut kāds placebo, jā, bet es sajūts kā 18 gados, jā? Nē, tik labi nav. Tik labi nav. Vismaz ir uz ko tiekties. Ir uz ko tiekties, un es saku, man ļoti, ļoti patīk tas, kā es pagaidām jūtos, un ka tā kustība ir, un mēs tur runājām, iepazīstinām visām tām muguras problēmām. Pagaidām arī tajā nozarē viss ir diezgan ok, un es ceru, ka paliks tikai labāk, tā kā kustamies. Tu ej vēl aizvien uz zāli, bet es sapratu, nevis svaru cilāt, bet tu atkal ej tur uz štaukāt maisu. Ja? Es eju uz grupas nodarbībām 2. nedēļu pēc kārtas. Es esmu priecīgs, ka man ir izdevies uz boksa treniņiem aiziet. Tas nav tāds klasiskais boks, tur tu nesit otram pa seju, tu sit tikai pa boksa maisa kombinācijas, un tad tur ir fiziskās sagatavotības vingrinājumi, bet es teikšu tā, tur ir ko pasvīst, un treniņu beigās tu esi pilnīgi beigts, bet es neesmu tik augstā līmenī kā tu šobrīd ar tām aktivitātēm. Man nav 10 km nostaigāt. Jā, bet tā ir citādāk slods, kādā tu darbojies. Katrā ziņā štaukāt boksa mājas, tur, es domāju, pēc 3 minūtēm jābūt vispār izpumpējies un neko nevar izdarīt. Protams, kardio, jo tas treniņš ir nenormālākais, bet, zini, ja tu to dari tikai vienreiz nedēļā, un ja tu neskārto ēšanu, kā tas ir manā gadījumā, ka tāpat našķējās, tam jau īstā jēga nav. Un vienīgais tas, ko es tev teicu pirms raidījuma, tu vari izlādēties, tu vari sasist to boksa maisu, un tad tev negribās darbā kliegt uz kolēģiem, bet tu esi priecīgs un smaidīgs. Jā, un ar to našķēšanos man ir tās baigais plus, ka man to īsti nekad nav bijis problēmas, jā, kad es cukuru reāli maz ēru, bet tu esi tas saldumīlis, jā, tur grūti no tā atteikties, tāpēc tev ir vēl vairāk jākustās, jāpatērēs tās potenciālās kalorijas, kuras tu tajā dienā ar šokolādīti tur kaut kādu uzņem. Es jau visu laiku arī kolēģiem un draugiem ironizēju un saku, ka cukuriņš grib cukuriņu. Cukuriņš tev esi, jā. Es pat darbā atteicos no šokolādes vairāk kārt, ka Kārlis man... Jā, var
apliecināt, ka tā ir taisnība. Andrim ir stingrs raksturs, vismaz uz saldumu atteikšanos šajā gadījumā. Papriecājušies esam. Ap citu, tev svariņš nāk klāt, ja tu teici? Es neesmu, godīgi sakot, uzkāpis svariem, bet ņemot vērā pēc drēbju aprisēm, es domāju, vai ir klāt, vai plus mīnus tādā pašā līmenī. Tādā pašā. Tas jau būtu labi. Tas arī būtu labi. Domāsim, ka tāds pats. Tas arī ir labi. Tieši tā, jādomā, ir pozitīvi. Jauns gads, jauns es. Bet ir forši. Es nezinu, mēs, man liekas, abi esam diezgan. Nē, pozitīvi pa dzīvi, manuprāt. Tāpēc varbūt mums saskan. Bet labi, par nopietnām lietām runājot, vērsim pie ragiem. Mārtiņš Sesks brauks vismaz 7 VRC pasaules rallija čempionāta posmos. Svētki visai Latvijai, Andri, vai ne? Atceramies pirms 3 raidījumiem, manuprāt, vai tas bija mūsu otrais raidījums? Es vairs neatceros, kurš tas bija, kad es teicu, ka Mārtiņš brauks principā pilnu sezonu vai ļoti tuvu tam, tas arī ir piepildījies. Es tikai biju gaidījis, ka šis te paziņojums būs mazliet ātrāk. Ja? Viņi tagad sagaidīja šī gada sākumu, un sanāk 2. nedēļas viducī paziņoja to. Jā, interesants datums, ka to paziņot. Jā. Es biju gaidījis, ka mazliet ātrāk tomēr viņi paziņos, bet nē, tas ir forši, un man prieks par Mārtiņu, un mēs redzējām, ka viņš var braukt ātri. Tiešām viņš var braukt ātri, un tagad viņam tas būs jāparāda. Es vienkārši redzēju, es skatījos arī to viņa interviju un to preses konferenci. Viņš burtiski staroja. Es arī domāju, gan, ja pagājušajā sezonā viņam bija 3 VRC rallija, Polija, Latvija un Čīle, tad tas jau ir dubultots un iespējami potenciāli arī 7. posms, varbūt šogad būs, kas būs sezonas noslēdzošais posms Saudarābijā. Man liekas, vienkārši fenomenāli. Tā, ņemot arī vērā, ka mēs savulaik esam runājuši, atceroties, ka pats Mārtiņš pirms neatceros cik gadiem teica, mans mērķis ir VRC, un viņš tagad to mērķi ne tikai sasniedz, bet arvien vairāk un vairāk nostiprinās tajā VRC elites braucēju vidū. Man liekas, vienkārši, es nezinu, man ir tāds prieks, un es nevaru sagaidīt tās gonkas, kas varēs sakot līdz Mārtiņam. Es domāju, ļoti daudz autosporta fanu Latvijā šobrīd ir, un kas arī aktīvi sakos Mārtiņa un Renāra gaitām. Jā, Mārtiņš ir labs. Arī tīri mediju ziņā, viņš patīk cilvēkiem, viņš ir jauns, viņš ir atraktīvs, viņš ļoti labi runā, nekautrējās, varbūt arī tādus nestandarta tekstus ļoti bieži pateikt savas reālās domas, varbūt nevis to, ko vienkārši klasiski katrs pasaka, tur, ko iemācījis ir mediju cilvēks, bet viņš mēģina būt viņš pats. Jā. Protams, mazliet piedomājiet, lai galīgi muļķības nesarunātu, jā, bet man ļoti patīk tās viņa intervijas, un to var redzēt arī tajā pasaules vidē, ka Mārtiņš patīk. Neskatoties to, ka viņš nāk no maza tirgus, no Latvijas, Mārtiņš patīk arī VRC lielajām rallijām, un atceros Raimonda Zepa vārdus, kad Raimonds teica, ka Mārtiņš Sesks būs tāds nākamais lielais neolimpisko sporta veidu Latvijas lielā zvaigzne. Ja? Tagad es domāju, tas ir piepildījies, un turklāt Raimonds arī, cik es zinu, strādā ar Mārtiņu. Atcerēsimies, kā Raimonds pacēla māju briedu savā laikā. Pacēla māju briedu, tieši tā. Kurš bija tāds, es teiktu, pirmais kopš Serģa Rasmaņa, ja, kas arī neolimpiskais sporta veids un tiešām uzcēla kārtīgi saulītē, tad tagad Raimonds, man liekas, arī ar Mārtiņu kārtīgi pastrādājis un būs vēl labāk, un mēs redzēsim Mārtiņu daudz un dikt arī, ne tikai Latvijas mēdījos, bet dažādos arī ārzemju mēdījos, domāju. Tur jau tā lieta, un tā kā tu teici, Mārtiņam ir tie spilgtie epitēti, ja, ka viņš emocionāli var pateikt kaut ko smieklīgu, un viņš var arī kā naglējus galvas pateikt patiesību, ja, teiksim tā neliekuļojot, ja, ja es braucu šodien slikti, tas arī braucu, viņš godīgi arī to pateiks, vai ne? Bet kas man svarīgi ir, ka no šiem 6 vismaz garantētajiem posmiem, kurā Mārtiņš un Renārs startēs, 3 ir tādi, uz kuriem latvieši reāli var aizbraukt. Tātad tas ir februārī Zviedrijas posms, tas ir jūlijā Igaunijas posms un jūlija beigas, augusta sākums tā ir Somija. Es domāju, ka latviešu VRC un autosporta fani noteikti būs vairumā šajos posmos. Iespējams arī Portugālā, Itālijā un Grieķijā, kur Mārtiņš un Renārs arī startēs. Tur varbūt mazāk, bet... Nevis mazāk, bet tur būs kāda 1-2 grupiņas varbūt, jā, ar latviešiem, bet Somijā es zinu, ka ir vesela komūna, kas katru gadu jau 20 vairāk gadus brauc uz Somiju, un tur skatījās arī VRC ralliju, kuriem ir savas vietas, savas viesumājiņas jau principā rezervētas jau, arī uz nākamo un vēl 5 gadiem. Izmanto šeit ar šautauts manam tētim, kurš arī ir bijis Somijā uz VRC ralliju. Tur jau tā lieta, man arī vairāk zinām cilvēki ir tādi, es personīgi nepazīstu to cilvēku, bet man viņa, sanāk draugs, jā. Atceros, pirms vairākiem gadiem tas stāstīja to sistēmu, kā viņš dzīvoja. Viņš tik liels tas rallija fans ir, jā, ka uz Somijas rallija viņš katru gadu brauc. Bet viņam ir tā, ka viņš paņem kredītkarti,
Somijā aizbrauc uz to ralliju, tur kārtīgi visu notērē principā, ja? Tad pa visu nākamo gadu viņš visu smuki atmaksā, viss kārtībā, ja? Pienāca nākamais gads atkal Somijas rallijas un atkal tas pats, ja? Un tā arī viņš dzīvoja. Un tagad būs jāredz arī šiem cilvēkiem, viņi varēs redzēt Mārtiņu Sēsku un uz Zviedriju arī tikko lasīju foršu X-ā, man liekas, tas bija ierakstīts, ka vajadzētu atjaunot prāmu satiksmi Rīga, Stokholma, bet ne jau rallija dēļ, pārtiks cenu dēļ, ka varētu aizbraukt uz Zviedriju, pa Lietuvas sapirkt pārtiku un tad braukt mājās. Un tad sapirksim pārtiku, noskatīsimies ralliju. Tur viss laimīgi, jā. Apmēram, nu jā, tas tāds mazliet arī humoram par pārtiks cenām jā, Latvijā. Bet galvenais tātad kalendārā atzīmējam 17. līdz 20. jūliju, kad Igaunijā notiks šis rallijs VRC posms. Nu, tur latviešiem jābūt ir, simtiem, ja ne tūkstošiem. Es domāju, ka tur noteikti būs, atceramies arī tāpat pagājušo gadu, kad pirmo reizi VRC notika, Igauni bija nenormāli daudz pie mums. Nenormāli daudz bija, un arī uz Latvijas čempionāta posmam Igauni ir ļoti daudz arī pat, un tur nerunāsim par VRC, Es domāju, ka latvieši būs tikpat daudz. Jā, un tagad arī tas hypes ap Mārtiņu ir tik liels, ka es saku, es redzu Sērģi Rasmani, apmēram, kad es biju maziņš. Tad es pieļauju, ka tagad tie puikas, kuri ir tikpat mazi kā es toreiz biju, ja, viņi varētu būt, ka līdzīgi varētu just līdzi Mārtiņam. Ja. Turklāt tagad jau arī vēl tās priekšrocības ir, piemēram, tajās pašās datorspēlēs. Ja. Tu mierīgi vari izvēlēties tagad Mārtiņu Sēsku, Renāru Franci, mierīgi ar to ekipāžu arī braukt. Tas jau arī ir. Tas atkal mums perspektīva Latvijai tāda paver, atkal cita, tā kā piesaistīt turists, kā piesaistīt cilvēks. Lai un arī runāja par to iedvesmošanu un bērniem. Tas arī nenormāli strādās. Nenormāli. Manā laikā nebija tāda iespēja, bet tāpat Sērģis Rasmans tas bija. Protams, ar vārdu, jā. Labi, bet par sportiskiem rezultātiem runājot. Kā tev šķiet, cik no šiem 6, varbūt 7 posmiem, kurā Mārtiņš un Renārs startēs, mēs varam sagaidīt, ka Mārtiņš reāli cīnās par top 3. Tas ir tehniskais sports, tur neviens nevar neko paredzēt, bet vai būs top 3, es neesmu pārliecināts. Jāskatās arī, kā tur nākamgad. Kā cits komandas komplektēsies. Jā, kā komplektēsies, cik ātri būs, cik ātras tās ekipāžas būs un tā tālāk. Es neņemos tiešām par šo spriest. Liepājas rallijā Latvijas VRC posmā, protams, Mārtiņam tie visi ceļi bija zināmi, ja, un mēs redzējām, cik ātrs viņš tur bija. Tā tiešām bija iespēja. Mata tiesa, pat varbūt vēl mazāk. Jā. Lai viņš tiešām to top 3 nodrošinātu arī pēc visiem ātruma posmiem. Kā būs tur ārzemēs, nemāk teikt. Bet nav jau arī tā, ka Mārtiņš nav vispār tur braucis. Jā. Igaunijas rallijas jau arī viņš tur braucis neskaitāms reizes, un tie ceļi arī visi zinām. Tāpat arī Somijā viņš tur ir bijis. Un arī es domāju, ka tas sliktāk. Bet labi, es saku par top 3 es tā baigi. Tu esi piesardzīgs kaut kādā mērā, jā? Jā, Ja mēs pagājušajā raidījumā runājām, es biju piesardzīgs par Porziņģa izredzēm ar Celtics izcīnīt vēl vienu titulu, tad šoreiz es piesardzīgs savukārt par Sēska top 3 iebraukšanu VRC posmā. Jā, bet Mārtiņš, viņš ir super jauns vēl. Rallija pilotā viņš vispār tikai pilnīgs iesācējs vēl pēc gadiem ir. Ja? Tā kā tur gan progresam, gan visam ir ļoti, ļoti liels solis, ko likt klāt, un vēl daudz laika. Skatīsimies tagad šos rallijas, viņš nobrauks pakaļ no tiem iespējamiem 7 rallijiem. Nav neviens asfalta rallijs, vai ne? Nē. Nav, jā, un tas ir Mārtiņa lielākais klupšanas akmens pagaidām. Tādā, ja skatāmies lielajā tajā pasaules rangā, jā, tad viņš super brauc visos šajos rallijos, jā, arī ziemas rallijā viss kārtībā, bet nav tik labi ar to asfalta rallijiem. Tur gribētos, lai viņš pieliek, nezinu, varbūt parādīsies iespēja. Ja viņš sev labi parādīs, tur sākumā varbūt arī parādīsies iespēja kādā asfalta rallija arī VRC braukt. Bet es labāk gribētu īstenībā, lai viņš uz to pašu ERC varbūt pamēģina asfalta rallijas, vēl tur kārtīgi pabraukt un tad pēc tam. Bet labi, tur atkal, ko es tam murgoju īstenībā. Atkal... Nē, viņam jau ir tik jautāts, jo reāli tagad ir 13. februārī ir pirmā gonka, ir Zviedrijā, un pēc tam ir reāli 3 mēnešu pauze līdz nākamajam posmam Portugālē. Viņam tika uzdots jautājums Mārtiņam, ko tu darīsi tajā pārējā laikā, vai tu brauks arī citus rallijas? Viņš teica, mēs vēl skatīsimies. Tas vēl tā kā skaidrs nav. Galvenā koncentrēšanās ir uz šiem 6, iespējams 7 VRC posmiem, un tad jau tālāk komanda lēms, kur varbūt vēl slīd. Bet tu vari iedomāties, kāds finansējums ir savākts no Mārtiņa Sēska promotīra
amatieru puses, teiksim, tā atbalstītāji. Man ir bail iedomāties. Es atkārtošos, tas ir kosmos, ja tādā tautas valodā runāju, tas, kas ir izdarīts. Ja. Nu, man pat ir grūti kaut kādā mērā noticēt, un man pat nereālāk liekas, ka Mārtiņš, es ceru, pēc šīs sezonas būs vēl soli tuvāk, lai viņš būtu vispār pilna laika VRC pilots, un tas jau vienkārši būtu, nezinu, ekstāze lielākā. Jā, nu būs tā vēl jāpainteresējās, cik tur varbūt tā naudas summa kopā ir, kas ir jāiegulda pašam, Mārtiņa komandai. Raimondam Strokšam šis jautājums tika uzdots, viņš neatbildēja. Protams, neviens vēl nekad. Un tas arī saprotam, bet es pieļauju, ka tas ir ar 6 nullēm visticamāk rakstāms. Noteikti. 100% tas ir vismaz miljons. Es domāju, vairāk pat īstenībā. Bet es saku, šobrīd arī nespriedulēsim. Mēģināsim noskaidrot, un tad varbūt kaut ko vairāk varēsim pateikt. Mēs jau esam eksperti, mēs drīkstam spriedulēt, Andri. Mēs esam dīvaini eksperti. Bet labi, vēl kāds priecīgs notikums. Tikko šajā nedēļā Andrejs Rastagujevs mūs iepriecina ar 3. vietu 20 km individuālajā distancē. Andrejs 36 gados vēl turpina mums dāvāt medaļas. Es biju patīkami pārsteigts. Šogad 37 viņam paliks, atceramies to, bet nē, viss ir kārtībā. Čau, kakao, kā viņš intervijā. Čau, kakao, čība rīva, tās telefona intervijas arī no Andreja. Bomba vienkārši. Tā viņas pārnotā frāze, kad, manuprāt, Rīmenis jautāja, kā tev tur grūti trasē? Viņš saka, nē, grūti ir grūtniecēm. Es kā startēju, tā finišēju. Bet, nē, tur, saproti, Kārli, ka tūdaļ pat būs pasaules čempionāts februāra vidū sākās, jā. Un viņš ir beidzot savā formā, top formā. Viņš tuvojās tai. Viņš tai tuvojās, un atkal pirms pāris raidījumiem tieši šo pašu arī pieminēja, ka Andrejs nav vairs tajā vecumā, lai visu sezonu aizvadītu tā, ka viņš pat top 10 tur mēģina visu laiku cīnīties. Nevar 37 gados sevi tā sagatavot, manuprāt, jā. Bet viņš var sagatavoties uz lielajiem pīķus, izcelt uz lielajiem mačiem, jā. Pasaules čempionāts tuvojās, lūdzu, sanāk 2 posmi pirms pasaules čempionāta. Jā, viņš paņem jau bronzā. Jā. Turklāt atcerēsimies, ka Andrejs bija apslims vēl iepriekšējā nedēļā. Jā, viņš gadu mijā bija apslims. Jā. Un tā kā, tas nozīmē to, ka visu to slimību, tomēr tā pīķa forma tuvojās, vai varbūt jau ir sasniegta, nezinu. Un tur, manuprāt, ir pieslēgušies arī mūsu lauva speciālisti. Un, ja mēs skatāmies mūsu lauva speciālisti, tad diezgan izteikti 30 gadu garumā viņi ir spējuši ritiņbraukšanā, slēpošanā, biatlonā. Izturības sporta veidos. Sakārtot tā, ka tiešām uz soļošanu arī varam pieminēt, ja, jo nelaiķi gar Fadēju, ja. Bet viņi spēja sakārtot tā to visu medicīnu aprūpi, ka tiešām uz tiem galvenajiem mačiem ļoti daudz piemēru ir mūsējie, ka tiešām tu redzi, jā, viņš ir dzīves labākajā formā. Man patīkam pārsteidz Andrejā bronzas gājienā tas, ka viņam bija tikai viena kļūda no 4 šaušanām, un tas ir ļoti, ļoti, ļoti pieklājīgs rezultāts. Bet man liekas, ka Andrejs jau to sapratis arī pagājušo gadu, atcerēsimies, cik viņam forši tā sezona bija arī tas pasaules čempionāts, jā, kad viņš viččempionu titulu izcīnīja. Viņš jau ir sapratis, ja teiksim, vēl pirms, atceros, ka 6 gadiem, jā, mēs tur daudz runājam, Andrejs viens no ātrākajiem biatlonistiem pasaulē, un tā tālāk, tad Andrejs jau vairākas sezonas jau ir sapratis, ka nē, viņš vairs nav ātrākais, viņam ir jākoncentrējās uz šaušanu vienkārši. Un viņš ir sakārtojis to šaušanu, jā, viņš kājās nav tik ātrs, vairs kā bija. Bet ar visu to piedodu, ka es tev pārtraucu, šajā posmā viņš bija 10, ja nemaldos, arī slēpošanā, tā kā arī tas bija pietiekami pieklājīgs. Viņš jau vēl aizvien topā, jā, bet nav vairs tā, ka viņš tur top 3, slēpošanas laikiem tur bija tiešām top 3, jā. Līdz sevišķi atceros sprintos, viņš tur pirmajā aplī bija vienkārši tur labākais apmēram bija. Jā, pēdējā apļa nekad viņam nav bijis tur super labi, jā, bet pirmajos apļos viņš vienmēr tur bijis top 3, nevis vienmēr, bet ļoti bieži, jā, bet toreiz viņš nevarēs šaušanu sakārtot. Bet lūk, tas ir tagad sakārtots. Tagad tas ir sakārtots, forši, un viņš ir sapratis to, varbūt, ka jā, viņš vairs kājās nav tik ātrs, jākoncentrējās šaušanu, un tā kā, es domāju, arī pasaules čempionātā, iedzīšana, kur ir šautavas 4, jā, klasika, kur 4 šautavas, tur Andrejs var labi nostartēt. Bet, atkal, iedzīšana jau, lai tu tiktu pie normālas iedzīšanas, tu jau labi jānostartē. Tur jau tā lieta, jā. Tā kā tur arī nevar neko baigi savienot, un nevar jau to arī, tā kā Johannes Tiņas B. Izmēģināja ātru šaušanu. Tas bija kaut kas, es nezinu, ja nemaldos. Kā viņš pēc tam slēpoja. Jā. Es nezinu, 6 sekundēs vai 5, vienkārši nenormāli ātri čaus sašāva. Viņš uzstādīja tur rekordu, jā, un vienkārši viss sašāva, jā. Un pēc tam, kā viņš slēpoja tad atpūtas solītī, ja tu tā
slēpos, ja, tad tu vari sašaut ar tādu pulsu visur, ja, bet tad jau tas rezultāts tāpat nebūs nekāds. Tur jau tā lieta. Tā kā, Andrejs ir forši, man patīk, un es ceru, ka tiešām mūsu apkalpošais personāls ir iesaistījies, un Andrejs pīķa formai vēl tikai tuvojas, ka varētu būt vēl labāk. Es ļoti ceru, ka mūs vēl iepriecinās, jo man vienkārši kā skatītājiem nenormāli bija tā interesanti klausīties to viņa interviju, kad viņam ir tik ļoti labs garstāvoklis. Tur pērli pēc pērles tajā telefona intervijā. Es saku, ka tur čau kakao, čiva rīvā, grūti ir grūtniecēm, viņam jautā par medaļu ceremoniju. Viņš saka, man ir citi plāni. Tur tie cilvēki noklausties to viņa interviju Sporta studijas Facebook kontā ir ielikts tas izgriezums, noklausties. Tur vienkārši pārsmieties var, jā, par šo telefonu interviju. Tā kā, paldies Andrejam arī, ka viņš tādas emocijas mums dāvā ne tikai ar medaļām, bet arī ārpus arī trases. Jā. Labi, jā, parunāsim vēl par kādu labu, interesantu notikumu, kas norisinājās Rīgas cirkā, nezinu, kā pareizāk nosaukt, bet 3 zvaigžņu balvu. Abi 2, man liekas, pareizi. Jā. Ir arī latviešu valodā cirkus vārds, kas nozīmē to pašu, kas cirks. Tad Rīgas cirku. Bet cirkus tā kā mazliet... Svinīgāk. Nē, tas nav svinīgāk. To vārdu vairāk lietoja pirmās Latvijas laikā. Lingvists Andris Olziņš. No 18. līdz 40. gadām, jā. Tā kā, bet mūsdienās jau, man liekas, vairāk cirks. Nē. Jā, laikam, jā. Es neesmu baigi dzirdējis vārds. Labi, neskaldīsim matus. Bet skaldīsim matus par 3 zvaigžņu balvu 2 uzvarētāji. Kas tad tas mums tad notiek? Nevaram vairs izvēlēties vienu. Toms Skujiņš, Kristaps Porziņģis vienos svarakausos liekams, kā tur ir. Mēs iepriekšējā reizē jau par šo nedaudz runājām, bet man liekas jau amizanti par tiem 2 uzvarētājiem. Tas ir nenormāli amizanti. Es nezinu, es varbūt labāk neko neteikšu, jo man tas liekas piedodiet, bet vienkārši stulbi. Es nezinu, tas vienkārši parāda to, ka nav izlēmības, nav izlēmības vienkārši pieņemt lēmumu, kurš no 2 jo ir abi labāks. Bija pelnījuši. Jā. Tu esi redzējis balsojuma rezultātus? Kopējais, kurš saskaitīts? Es arī neesmu, jā, bet cik maz ir iespēja, ka bija vienādi. Turklāt... Netic, ka bija nolikumā vēl rakstīts, ja ir vienādi, tad priekšsēdētājs izvēlās vienu. Dāvis Daugavietis, Sporta Saeimas apakškomisijas vadītājs. Jā, viņš ir priekšsēdētājs. Pagaid, tad sanāk, viņš neizlēma, ja? Es nezinu, man tas nav īsti saprotams, taču pieņemam lēmumu. Vienalga, kāds tas būs, saprot, šobrīd tas izskatās vienkārši. Tā kā sportā vienmēr ir kāds uzvarētājs un vienmēr ir kāds otrā vietā. Loka, teiksim, tāda puse noteikti Skujiņu lika augstāk, ja? Un tā viņi jūt ārpats, tur līdz tauta cepās, taču Porziņš, pirmais NBA čempions. Ja iedosim tikai Tomam, ja, tad, jā, bet no NBA čempions mūs noēdīs. Labi, tad dodam Porziņķim. Jā, bet Skujiņš taču, mūsu... 4. vieta pasaules čempionātā, 5. olimpiādā. Labākie rezultāti apmēram kādi vispār ir bijuši, ja? Un tā tālāk. Tu arī nesapratīs, kā tā mēs iešausim kājā mūsu visiem sportistiem. Tad iedodam abiem 2. Iedodam 2 ķieģeļus. Brīnišķīga ideja. Iedodam 2 ķieģeļus, jā. Nē, es saku, tas nē. Tur vienkārši bija jāpieņem lēmums un viss. Vienalga, vai tas būtu Kristaps vai Toms, abi 2 labi, bet izlemiet. Vienkārši pieņemiet lēmumu. To, vai tas būs labi, pareizi, nepareizi, to pēc tam tur... Neviens jau tāpat nevar izlemt, jo tās balvas visas subjektīvas. Jā. Protams, mēs jau par to arī spriedām. Mēs pat savā starpā, es teicu, Porziņš, tu teici, Skujiņš, normāli, katram savs viedoklis. Jā, bet šitais, kad iedod abus 2, tas ir šausmīgi. Turklāt, ja vēl nolikumā ir skaidram gaiši pateiks, ja ir vienādi, tad izlemj priekšsēdētāja balss. Bet tev neliekas, ka tas ir ironiski, ka tieši Rīgas cirkā tāds gājiens tiek izstrādāts. Varbūt tas bija tāds, iestudēts, ka tam tā jābūt ir. Nē, par to iestudēšanu es ticu, jo es ticu 100%, ka balsojuma rezultāti nebija tā, ka tur visiem, kā Skujiņam vai Porziņam vienādi rezultāti. Es vienkārši neticu tam. Un man ir arī mazliet, neteiksim, incēs, bet informācija, ja, kad, daļa no 25%, kas sastādīja, tur vispār Porziņš pat nefigurēja nevienā anketā. Tas nozīmē to, ka tas vēl vairāk noslēdz tos uzvaras kausa Skujiņa pusē. Jā, ka tas Porziņa variants ir tur apmēram pēdējā brīdī pieņems. Aiz matiem pievilkts, jā, kad nobijās, ka kā tam mēs NBA čempionam neiedosim. Labi, cepiens mums pa kungiem. Bet paturpinot par to, kā tam mēs NBA čempionam neiedosim. Ak, Dievs, šausmas, kā var neiedot. Ne? Bet Somijam arī tikko bija šī aptauja, šis pats formāts. Viņi iedeva Aleksandram Barkovam, Floridas Panthers kapteinim, kas izcīnīja Stanley Kausu. Zini, kurš tas hokejists ir? Somijas pēc kārtas? Kurš saņem gada sportistu balvu? Es teiktu, kaut kāds 11. Pirmais. Nopietni? Jā, pirmais. Wow, tas ir pārsteigums. Viņam iedeva
par to, ka viņš ir Stanley Kausa izcīnīts, ja? Un viņš bija kapteinis. Viņš ir pirmais Soms, kurš bija kapteinis. Nu, ok, NHL labi. komandai. Pamatot, jā. Lūdzu, pamatot. Un Purciņģim. Mēs jau par to spriedām. Viņš pusotru spēli pārējie visi lielās hokeja zvaigznes Somijam nav dabūjuši šādi. Ak, Dievs, Kristaps baigi apvainoties, ja mēs viņam tagad neiedot. Netaču. Es arī domāju. Turklāt Kristaps vēl vispār nav pat neko sociālos mēdījos, pat neko pateicis. Ja? Jā, tur paldies pat nav. Vispār nekur nefigurē. Es pat nezinu, vai viņš zina, ka viņš ir izcīnījis tādu balvu. Sezonas vidū viņš ir arī profesionāls atlēts, gan viņam arī domas par kaut ko citu. Bet tas jau nemaina faktu, ka viņš noteikti sako arī līdzi, kas notiek pie mums Latvijā. Jā, un par vēl vienu nomināciju man arī nebija skaidrs. Un šeit es vairāk arī sliktos uz tādu mediju izveidotu tēlu. Mēs runājam Mārtiņš Sesks, Renāts Francis. Ja? Viņi tehniskajos sporta veidos vinnēja. Mēs teicām, ka viņiem tas foršais tēls ir un tiešām daudz, ko viņiem runāja. Manuprāt, tā iemesla dēļ viņi arī dabūja to balvu. Es personīgi būtu devis Andžejam Ļebeģevam. Jā, un Andžejs Instagramā arī tur tā diezgan tā skumīgi izteicās, ka balvas jau laikam dod tikai tiem, kur tuvāk Rīgai ir. Jā, bet tas arī... Lai gan tas ir smieklīgi, jo Mārtiņš ir Liepājas. Ar diezgan tālu. Ok, varētu būt, ka Daugavpils tiešām ir tālāk, bet tur... Jā, bet es saku, Andžejs, manuprāt, tajā kategorijā bija nopelnījis vairāk ar savu labāko sezonu karjerā. Eiropas čempionu tituls, pusfināls, nopelnīts Grand Prix posmos. Viņš brauc jau kuro sezonu Polijas ekstraklasē, kas ir labākais čempionāts vispār pasaulē. Viņš ir visu laiku izlases līderis, jau entos gadus ievedis. Mums ir arī pāris sacensībās un arī komandu vērtējumā izšķirošajās cīņās par medaļām. Tas ir jānovērtē. Un baigi žēl, ka šoreiz nenovērtēja Andžeju Ļebeģevu. Es to salīdzinātu ar 2019. gadu, manuprāt, kad gada sportista titulu iedeva Martinam Dukuram un neiedeva Dainim Krištopānam, kurš tajā gadā bija sasniedzis visu, bija ievilcis Latvijas Eiropas čempionāta fināla turnīrā pirmo reizi dzīvē, kurš bija izcīnījis čempionu līgas trofeju, kurš bija izcīnījis Maķedonijas kausu un arī visur līderis, principā. Visur. Viņš tur vienkārši visiem gāja pāri. Kā varēja tajā gadā neiedot gada titulu Dainim, man vēl aizvien nav skaidrs. Ja? Un arī tagad tajos tehniskajos sporta veidos, manuprāt, Andžejam bija jāpaņem šī balva. Labi, tev par tehniskajiem sporta veidiem šķiet netaisnīgi. Man tomēr nepareizi šķiet, man nav nekas pret Kitiju Laksu, par kā gada labāko sportisti, bet Aļona Ostapenko Grand Slam dubultspēlēs vinnēt, arī individuāli mazāk titulu 2, bet bija, es teiktu, ka Aļonai bija jādod. Pēc tā sporta veida grūtuma un to, ko Ostapenko ir individuāls sporta veids, un viņa vēl viņa top 15 pabeidz gadu. Viņa top 15 pabeidz gadu, 2 arī individuālai tituli viņai bija, kas pagājušajā sezonā. Tāpēc es saku, viņai gana pieklājīga sezona. Jā, bet tas US Open dubultspēles Grand Slam tituls. Jā. Protams, viņš nav tik prestižs. Es tev varu pajautāt vienu. Kuras pirmās 2 raketas vai pirmā raketa dubultspēlē sievietēm šobrīd? Tieši tas atbild uz tavu retoriku, vai ne? Un tas arī atbild, manuprāt, uz to, kāpēc par Ostapenko mazāk varbūt cilvēki ir balsojuši arī tajā. Kiti jau izcīnīja daudz ko. Viņi izcīnīja visu, ko varēja. Visu. Viņi izcīnīja FIBA superkausa sezonas sākumā, kas sanāk vēl 23. gads. Bet tāpat pie tās pašas sezonas skaitāms klāt. Viņi izcīnīja Turcijas līgas titulu, viņi izcīnīja Turcijas kausa un Eirolīgas titulu. 4 tituli vienkārši. Un turklāt nezaudēja nevienu spēli Fenerbahče tajā gadā. Bet, Kitijai tā loma tieši tā kā peldēja tajā komandā. Eirolīgas finālā viņi nevienu punktu neguva, ja pareizi atceros. Tieši tā, viņi ir fenomenāli basketbols, par to nav vispār stāsts, bet es saku atkal, kādam jābūt pirmajam, kādam jābūt otrajam. Protams, manā ieskatā, Kitija būtu otrā, Aļona būtu pirmā, bet, labi, man neviens viedokli neprasīja, un tāpēc es esmu dīvāna eksperts un nekur vairāk, bet... Katrā ziņā es arī būtu devis noteikti Aļonai Ostapenko tas mērogs, kādā viņi spēlē jau kopš 16. principā gada, es nezinu, vai kā mums vēl būs tāda tenisiskā Aļona, kas tā turās top 20, Bet, bišķiņai tagad melnā tāda sērija ir Austrālija, arī viņam pirmajā kārtā izstājās. Bet es kaut kur dzirdēju, ka viņai arī veselības problēmas bija pirms Austrālijas, un kad tas bija jau
gaidāms. Jo viņa arī izloze nebija labi. Nu, Benčič ir super tenisists. Tas ranga numurs, kas viņai tur ir, jā, tas vispār neatbilst. Protams, viņa pēc bērniņa piedzemdēšanas ir atnākusi atpakaļ, un viņa ir bijusi top tenisista. Tur viņa tiešām tur uzrāvās, kā tas sacīt, uz spēcīgu pretinieku. Tur arī nav jākaunās par to, ko Stāpenko zaudēja tādai Belindai Benčičai, bet es domāju, ka ar Stāpenko mēs redzēsim diezgan līdzīgu sezonu, kā tā bija pagājušā. Aļona ir līmenī, viņa vienkārši visu laiku ir līmenī. Tas ir visu laiku. Vienīgais, kas mazliet pārsteidz, ka viņai parasti sezonas sākums no janvāra, kas ir vēl pirms Australian Open, tas Adelaides turnīrs parasti ir diezgan labs arī pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā viņi vinēja Adelaidi, jā. Un vēl viens Oklendā, man liekas, Jaunzēlandā, Oklendā. Jā. Arī tur viņa labi spēlējas, un pēc tam, kad pienāk pēc Australian Open, arī tur viņai ir Korejas tituls, viņai arī ir savā karjerā, tur arī viņa labi ir spēlējusi. Es ceru, ka tas turpināsies. Tagad, pagaidām, pirms Australian Open mēs to neredzējām, jā, bet es ceru, ka pēc Australian Open, ka viņai izdosies atkal tajā sezonas vismaz sākumā dabūt tos VTA punktus īstenībā. Jā, tas arī ļoti labs plasdājums, lai tu iedibinātu labo sezonu. Jā. Ok, Aļonai raksturs ir kāds ir. Viņa ir tāda emocionāla tenisista, bet bez talanta French Open nevar vienkārši vinēt. Viņi ir līmenī. Tas vairāk kā skaidrs. Ja viņa sakārtot vēl vairāk to mentālo pusi, es domāju, viņa vienkārši vispār būtu neapturama, jo viņas tas servis spēks un kā viņa vispār bumbiņu sit apakaļ, viņa tā kā mašīna, jā, to dara. Tā kā, viņai ir iekšā. Cerams, ka viņai izdosies sakārtos to savu spēli un kādu titulu noteikti, vai pat vairāk šo sezonu izcīnīt. Kā tu domā, ko tu Aļonai gribētu tagad pēc tāda Australian Open, ka viņi viens spēlēs pie pirmajā kārtā izskata, kas būtu jāpasaka Aļonai, lai būtu labāk, lai būtu augšspēja? Lai viņi nesāktu uz tevi bļaut, nesāktu ārdīties? Šausmas, kas pa grūtiem jautājumiem. Labs jautājums. Es nezinu. Kā jau es saku, ar tādu mieru lielāku pieiet, jo viņi, cik es esmu ievērojis kaut kādos maču highlightos, tad šajos apkopojumos skatoties, ka viņi ļoti asi un emocionāli reaģē kaut kādās spēles situācijās, teiksim, kaut kādas tur, 3 izsita autā vai pretiniecei punkts. Viņi jau sāk ārdīties. Ja viņa būtu nosvērtāka, tā iekšēji mēģināt vairāk savākt, nevis tā emocionāli reaģēt, manuprāt, būtu labāk. Bet es neesmu tenis treneris, es esmu divāna eksperts, tā kā mans viedoklis ir. Patinam bildi atpakaļ Parīze. Tā bija, manuprāt, Parīze, ko viņa arī pēc tam pateica intervijā pēc arī zaudējuma pirmajā kārtā toreiz Kolumbietai. Olimpiskajās spēlēs Parīzē, un toreiz viņa pateica tādus vārdus, kas tajā brīdī šķita tādi, pateica, bet tagad arī par šo jautājumu runājot, viņi pateica toreiz, ka vairāk vajag atbalstīt latviešus un latviešu kaut kā tur pats par sevi. Viņi tā arī pateica intervijā kolēģiem. Un tagad, ja es tev uzdodu to jautājumu vēlreiz, un es tev šo atbildi pasaku, tad lūdzu, es gribētu dzirdēt, manuprāt, no tevis šo, ka viņai vajag vairāk noticēt sev? Nē, iestāstīt to, ka tu esi labākā. Tu esi labākā, jo tie labākie turnīri viņai arī tādi ir bijuši, ka viņa ņem zvetē ar domu tādu, ka es esmu labākā, es no jebkuras šīs pozīcijas trāpīšu laukumā un viss. Un neviens man neko nevar izdarīt ar to manu bumbiņas citiem spēku, tad neviens nevar viņu paņemt. Un tas, manuprāt, viņai visu laiku ir jāliek pašai noticēt. Un, jo, kad saka, viņa diezgan bieži pazaudē sev mazliet. Jā, viņai tiklīdz viņai neaiziet, viss tā kā kāršu namiņš sabrūk. Tā kā viņai tas ir vajadzīgs. Cerēsim, ka viņai izdosies. Labi, mēs aizrunājāmies jau. bet tas ir brīnums, ne? Tas ir mūsu podcastu vērts papļāpāt par sportu. Ko nākamajā ceturtdienā Amsterdamas Ajax ierodas Rīgā. Gaidītais duelis RFS pret šo titulēto un leģendāro Nīderlandes klubu. Ar kādām sajūtām tu šo spēli gaidi? Es ik pa pāris dienām skatos laika prognozes. Vai mēs nosalsim stadionā vai nenosalsim? Starp citu, viena tāda prognoze. Ja mēs iesim kopā uz maču. Jā, viena tāda prognoze saka, ka būs kaut kāda -11, 12 grādi. Ui, tad man ir garais, biezais mētelis. Jā, bet tā ir viena. Tā ir viena. Okay. Pārējās visas saka, principā būs tāds pats kā tagad. Tur var būt -1, tur, rēķina 10. tikai sākās, jā, nav vairs ne saulīt nekas, un varbūt tur maz mīnusiņi būs, bet, principā saka, ka līdzīgs laiks būs. Kas man priecēja, kā zāliens ir sagatavots, zāliens būs labs, un tiešām vienīgais, kas var atcelt šo spēli vai pārcelt, ir tā, ka tur, baigais sniegs uznāk, vai tiešām uznāk baigais augstums, kā -15, -17 grādi, jā. Tas liekas mums un, kad ticams, jā. UEFA tur paņems un izlems, ka, šitādā nevar spēlēt. Laukums ir sagatavots, un pat, ja uznāks tas lielais sals, zālīte, es domāju, ka izdzīvos.
izdzīvos, jo tāpat laukums visu laiku tiek sildīts, pa viņu tiek visu laiku rūpējās par viņu visu laiku, gan nopļauj, kas zālē nāk ļoti pa labu, ka tu viņu nopļauj, viņi atkal tur savu otru elpu kā atgūstot un tā tālāk. Tā kā, tas man ļoti priecē un ļoti grib redzēt RFS komandu. Viņiem bija, cik viņiem sanāca, pusotras nedēļas atvaļinājumu. Jā, viņiem bija pauzīte tagad. Jā. Vairāk viņam nesanāca. Kas pusotru, maksimums 2 nedēļas spēlētājiem sanāca tāds atvaļinājumiņš pēdējās. Mini, jā, jo viņiem tagad būs pārbaudas spēles. Viņiem bija vai būs? Bija jau par Supernovu. Viņi jau spēlēja pagājuši 7-0, man liekas, viņi nevar. Pagājuši sestdien viņi jau spēlēja pret Supernovu, un tagad arī viņiem bija vēl viena pārbaudas spēle, tā kā viņi, un vēl visu to iepriekšējo nedēļu viņi jau notrenējās. Tā kā tiešām... Viņi gatavojās nopietni. Jā, futbolistiem tur starpsezonu nedēļas sanāca. Vienkārši gadu viņi nomauks šitā. Jā, un tad es gribu redzēt, kā tur būs. Jānis Ikaunieks ir kļūst par gādā futbolistu. Otro gadu pēc kārtas. Otro gadu pēc kārtas. Pelnīti, manuprāt. Jā, pelnīti noteikti, ka Jānis ir kļuvis. Tā pārliecība, manuprāt, Jānim ir vēl aizvien. Un tad es ceru, ka viņš būs atpūties, jo tas sezonas beigas gan Latvijas izlasē, gan arī RFS-ā. Viņš bija sagurs. Viņš bija sagurs. Tagad es ceru, ka viņš kaut cik ir restartējies un... Par ko man bija prieks intervijā, viņu intervēja Lotārs Zariņš, un Jānis teica, ka man ir vēl joprojām prieks spēlēt futbolu. Tā, ka viņam tā garša pēc futbola nav pazudusi, kas man liekas tā ritīgi būtiski, ka viņam kā vēl joprojām kā mazam bērnam iedot bumbu, viņš ies un dzenās un priecāsies, kas ir tā ļoti svarīgi. Tā šeit arī uz gaidāmiem mačiem. Šeit jau ir tā runa par pieejām, ka Jānis ir tāds spēlētājs, tu nevari viņu likt iekšā baigos rāmjos. Protams, kaut kādos rāmīšos tu ieliec viņu un būs labi, ja Jānis izpildīs, bet tu nevari baigos rāmjos. Piemēram, pie tāda Aleksandra Starkova, 4. gada, jā. Jānis, es nezinu, vai vispār tiktu sastāvā, jā. Pārāk liels brīvdomātājs, jā. Bet, atkal, no otras puses, Starkovs arī novērtēja šāds radošos spēlētājs, jā. Varbūt arī viņš būtu izdomājis... Ikauniekam tomēr tehniskais arsenāls pietiek. Jā, varbūt viņš būtu izdomājis to pieeju, kā ar Jānis strādāt, un viņš arī varētu būt vēl viens līderis, bet, Viktors Moros, manuprāt, superīgi ar Jānis strādā. Gada treneris arī, starp citu. Jā, gada treneris, tieši tā, futbolā. Un RFS, mēs nepieminējām. Gada komanda, 3 zvaigžņu balvā RFS. Pirmo reizi futbola klubs. Tas ir vēsturiski, jā. Man šķiet, ka pirmo reizi. Jā, jo Ventspils man šķiet nav dabūjis, kad viņi bija Eiropas līgā. 9. un 10. gadā, jā. Man arī liekas, ka nedabūja. Tā kā pirmais futbola klubs vispār, jā. Un, teiksim, Viktors Moros, manuprāt, pret Jāni tur super. Vienkārši, viņš atļauj Jānim būt pašam. Tāpēc arī Jānis bauda to futbolu. Jā. Un tad ir kaut kāda rāmīša, protams, ir rezultāts un ir kaut kāda rāmīša, ka tomēr Jānim ir kaut kas arī, pēc tās Viktora pieprasītās taktikas, bet saka, viņš to brīvību dod Jānim tādu, lai Jānis izpildītu noteiktos kritērijus, bet tajā pat laikā arī turpināt baudīt to futbolu, un tas ir baigi forši. Par Amsterdamas Ajax runājot, tas vairs nav tas Ajax, kas bija pirms 10 gadiem. Tas nav vairs tas grants, kāds tas kādreiz bija, vai tomēr mēs nepārvērtējam to, ka, Ajax, tas ir tas Nīderlandes top klubs, jā, ar tādu vēsturi, vai tomēr, tas klubs vairs nav tādā posmē, kā tas iepriekš bija. Labi, pat ja teiksim, būtu Amsterdamas Ajax, kas nesen spēlēja Champions League finālā. Jā, par Tottenham, bet pusfinālā. Jā, viņi pusfinālā. Par Tottenham, kad vēl bija The Liks un pēc tam viņi iztirgoja Frankijs de Jongs un visi tie supertalanti. Pēc tam viņi arī viņus visus pārdeva un nopelnīja labu naudu. Dažam sanāca karjeras, dažam varbūt netika labi tajos superklubos, bet labi, šādi līmeņa klubi, kuri nav tur Manchester City, tur Real Madrid un Barcelona un tā tālāk, visi tie superklubi. Jā. Tas nākamais līmenis, kur ir arī Ajax, jā. Tur jau ir tā, ka tu nevari pateikt, teiksim, es nezinu, Brentford vai Ajax. Kur komanda labāka? Viņi savā starpā, principā, nekad nav spēlējuši. Ja? Šobrīd jau Brentford laikam. Bet es tīri vienkārši tā teorētiski, prasu. Vai tur, nezinu, tā pati... Nottingham, piemēram. Jā. Tas tagad vispār ir fenomens. Anglijas Premjerlīgā mēs jau par šo arī runājām. Jā. Un darbā. Tu jau nevari pateikt, Ajax ir labāks, pa viņiem vai sliktāks. Tu nevari pateikt, viņi nav savā starpā spēlējuši. Jā. Bet to, ko tu redzi, atbrauks vienalga vai tāda Nottingham vai Brentford, arī uz Daugavas stadionu. Tu redzēsi tos līdzekļus, tu redzēsi to atmosfēru, tu jutīsi to atmosfēru. Un tas ir pats galvenais, jo
tas viss nākamie līmeņi, ja, viņi ir ļoti līdzīgi, un pats galvenais ir tā atmosfēra. Lielais futbols būs šeit, būs pilns ar holandiešiem, pilns ar Ajax līdzstējiem. Un tas ir vienkārši 2300, jā, bija. Jā, 2250, man liekas, viņam pienācās, bet zinot arī, kā Galatasaray fani, es domāju, arī centrālajā sektorā būs arī niderlandiešu fani, un no tā mēs neizbeigsim, ne jau viņi ir mazāk atipīgāki par turkiem, vai beļģiem. Tā kā, beļģi tā kā pat bija. Lai viņiem bija liegums, sankcijas no UEFA. Tāpat tur bija, tā kā es domāju, ka niderlandiešiem nav par matu tiesu neatipīgāki. Protams, jā. Tā kā, Un pie šita maniem monologu, piedod atkal, es tev neatļauju runāt. Šausmas. Pie monologa tie jaunam, ka Roberts Uldiķis pāriet uz Bielefeldu. Uz Vācijas Bundeslīgas spēcīgāko. Uz trešo līgu, viņš pāriet. Neizklausās baigi labi, bet tajā pašā kontekstā, ko es arī stāstīju par to vienlīdzību. Jā. Un tad, kad tu papēti, ka tas klubs ir relatīvi nesen spēlējis Bundeslīgā un šobrīd ir tajā trešajā līgā augšgalā, tad tu saproti... Cīnās pa otro Bundeslīgu. Un kur ir arī ļoti labs līmenis. Tad tu saproti, tas ir pat solis varbūt augšup viņa karjerā šobrīd. Vai vismaz līdzīgs līmeņa ziņā. Līdzīgi kā mēs par Toberu arī diskutējām. No Šveices uz Skotiju uz augšu vai uz leju, tur var diskutēt par to. Tā kā Vācijas trešā līga neizklausās baigi, tur super. Seksīgi neizklausās. Galīgi nē. Bet, ja tu tā reāli ir normāli acis paskaties, klubā apmeklējumi, Vācijā futbola mīna. Kluba vēsturi. To pozīciju, kādā šobrīd viņš ir, arī īstenībā to, ka šim te klubam ir problēmas ar uzbrucējiem, tad iespējams, ka tā var būt tiešām Robertam atkal iespēja. Jau pierādīt sevi. Viņš ir pierādījis, bet viņam ir spilgts spēles. Viņš mokās šausmīgi ar savainojumiem pēdējā laikā. Es nezinu, ka viņš pēdējo reizi atbrauc vispār uz Latvijas izlases. Tiešām viņš ir vesels. Šausmīgi viņš mokās ar savainojumiem. Es ceru, ka viņš spēs to formu kaut kādu dabūt. Tas ir labs plasdarums. Tiešām tā trešā līga, kas varbūt nav tur super līmeņa ziņā, bet tā ir tāpat pietiekami laba līga. Ja tiks uz otro Bundeslīgu, tās jau būs ļoti labs līmenis, un tālāk jau otrajā Bundeslīgā, ja tu kaut ko labi sev parādi, tad tālāk, ja tev visi ceļi vispār tur ir vaļā. Un šis klubs ir liels klubs. Viņš ir entās sezonas spēlēs arī Bundeslīgā. Viņš tiešām ir ļoti liels klubs. Vēl par RFS runājot, palikuši 2 spēles, tātad pret Ajax mājās, un tad pēdējā Hamburgā būs pret Kijevas Dinamo. Vai mūsu komanda izcīnīs uzvaru, jo Ventspils tajā sezonā, kad viņi iekļuva Eiropas līgā, viņiem bija 3 punkti, 3 neizšķirti, tātad nevienai no Latvijas futbola komandām nav izdevies izcīnīt uzvaru Eiropas līgas pamatturnīrā. Vai mūsējiem tas izdosies? Cerēsim, ka izdosies. Es ceru pret Kijevu, bet Hamburgā arī tur nebūs viegli. Nebūs. Kijevai arī neiet. Galīgi neiet. Viņiem tā būs reālākā iespēja. 2 tādas leisgala komandi. Tādā turnīra tabulas viedoklī. Tā būs reālākā iespēja pret Kijevas Dinamo. Es domāju, cerēsim, ka tas notiks. Varbūt pret Ajax arī varam. Kas zina? Jā, viņi varbūt nosals un mēs viņus vinnēsim. Pagaid, ko nosals? Mēs RFS sastāv. Lielākā daļa džeki ir tāda, kuri ir... Mēs Andri stadionā nosalsim. Tas ir vairāk kā skaidrs, ja tur būs -10. Tad mēs skriesim te edzert puslaikā. Ja skatāmies Ajax sastāvu un RFS sastāvu, tad tiešām lielāka iespējama, ka RFS sastāvu spēlētāji vairāk diskomfortu jūt augstumā nekā Nīderlandieši, kuriem tā klimats arī, tas stipri līdzīgs kā Latvijā. Varbūt ir siltāks. Ir siltāks, bet pelēcīgāks viņiem ir. Ja savus stulpus var audzēt, tur tad jau viņiem klimats labāks. Labi, tomātus. No kājbumbas uz ripas slidināšanu un ar nojām darbošanos Nacionālā hokeja līga. Elsmers Ļikins, viņa pārstāvētā Kolumbusa playoff zonā šobrīd jau ir. Elvim, man vismaz šķiet, ka spēle diezgan labi tomēr vedas no rokas, burtiskā nozīmē, bet interesanti, kad mēdīs The Athletic, viņi bija 10 eksperti aptaujā, viņiem bija jādod vērtējums par visām 32 līgas komandām un to pamatvārdsargiem, un Elvis bija 3. no beigām. Tā tad ļoti slikti, bet vai tā, tu piekrīti šim vērtējumam, ir tiešām tik slikti? Mums likās, ka ļoti normāli, stabila sezona. Elvim ir ļoti laba sezona, tiešām labāka vispār arī Kolumbusai, nekā es vispār biju gaidījis. Viņi ir tiešām sakārtojuši aizsardzību. Mēs Ļikins labi spēlē vārtos tiešām.
Pēdējā mačā arī. Tā statistika, jā, 18 no 19. Jā, tā statistika varbūt nav tik labi. Viņš ir mazliet zem 90%, 89 kaut kas, bet ļoti tuvu 90%. Un, tas ir labs rādītājs īstenībā arī mūsdienu hokejā, kur tiešām ir ļoti daudz arī noteikumos, viss kaut kas mainīts tā, lai būtu uzbrukošais, lai būtu vairāk tie vārtu guvumi. Bet Elvis ir labāks nekā pagājušo gadu. Kolumbusas aizsardzība ir super labāka nekā pagājušo gadu. Lai gan ir pāris spēles arī šajā sezonā bijušas tādas, kad paskaties, tas Kailēts, kaut kas līdzīgs jau bija pagājušo gadu, šīs darbības, bet tur ir ok, krietni labāka nekā būtu, bet vai trešais no beigām, liekas baigi sūri. Nē, bet tur tajā, piedod, kas tā pārtrauc, tajā topā arī tika minēts, kāpēc viņš ir tik zemu, tāpēc, ka viņam ir liela alga, tāpēc, ka ir nestabils sniegums. Vienmēr vairāk skatās, protams, tas jau vecā labā patiesība arī, ar ko nācās sadzīvot Uvim Bolinskim pagājušajā sezonā, jā. Ne jau viņš tur netika sastāvā, tāpēc viņš slikti spēlēt, bet tāpēc, ka ir džeki, ka maksā tik liela alga, un tad ģenerāla menedžeri prasa, ko tad tu parakst par 6 miljoniem, ja tu viņu nespēlē, jā. Tur jā tā lieta, tā kā, šeit jau Elvim ir, viņš apgrieztās pozīcijās gan ir, viņam liela alga, uz viņu tur skatīsies nenormāli. Jā, tur pat Arturs Šilovs vispār nekādas pēlienas par savu slikto sniegumu sezonas sākumā, jā, tur principā arī nemaz nesaņēma. Kāpēc? Tāpēc, ka visi saprot, ka viņš ir jaunāks, viņš maz saņēma un tā tālāk, jā. Un tad uz Elvi pilnīgi pretēji, tur 1, 2, 3 kļūdas. Uzmetās, jā, tieši tā. Bet man liekas, ka Elvim šis vērtējums, kur viņš tur trešais no beigām ir pilnīgi pie vienas. Nē, tas jau vairāk kā skaidrs. Es tā domāju. Agrāk, es domāju, ka nebūtu bijis. Viņš ir sakārtojis galvu, jā. Es ceru, ka viņš ir sakārtojis. Agrāk viņam šitais nebūtu tā vienaldzīgi, tāds vērtējums. Bet tagad man liekas, ka tiešām viņam pilnīgi vienalga. Un es ļoti ceru, ka tā arī ir. Un, tur viss man patīk, bet es neticu, ka Kolumbus iekļūs play-offā. Tomēr, es domāju, ka benzīns pietrūks. Es domāju, ka pietrūks. Man atkal liekas, ka būs tomēr tāds brūstāmšķīts stāsts, ņemot vērā, cik katastrofāli viņiem bija aizsardzība pēdējās sezonas. Un man liekas, atkal tāds underdog, tas stories, jā, ka pēkšņi mēs tur no saucamiem miskastniekiem, jā, tur tagad esam atkal play-offā, un man liekas, tas būtu forši atkal kā tāds stāsts, jā. Jā, stāsts jau būtu, bet man liekas, ka mazliet benzīns pietrūks. Bet es ļoti priecāšos, ja tā nebūs, ka mēs atkal Elvi redzēsim tiešām play-offā, kur varbūt atkal varēsim redzēt kaut ko no Elvis Presley, jā. Jā, man arī pārsteidz, cik īstenībā Uvs Balinskis šobrīd stabili ir Floridē, ka viņš ir reāli pamatsastāvs spēlētājs. Tas man tiešām ļoti, ļoti iepriecina, ņemot vērā, ka pagājušajā gadā viņam bija limitēts tas spēles laiks. Jā. Jā, bet viņš bija limitēts vienkārši tāpēc, ka tur bija ļoti liels algas saņēma. Objektīvi, jā, bet tur liels algas saņēma iepriekšējā aizsargā, ne jau tāpēc, ka Uvs bija sliktāks, pa viņiem vienkārši mazāk saņēma, un Amerikā tā ir. Un pēc sezonas atbrīvojās vieta Uvim, un to, ka viņš spēlē šajā sezonā, bija skaidrs pēc tā līguma pagarinājuma. Tas nozīmē to, ka viss ir kārtībā. Tā, Andri, kāpēc neviena balva mums nav Stanley Kausa ieguvējiem? Uvs Balinskis, pagājušā gada Stanley Kausa čempions. Manuprāt, es tev provocēju šobrīd. Neiztur, manuprāt, konkurenci pret to pašu Skuņu, to pašu Porziņģi. Uvis super sasniegums ideāli. Protams, šautauts un tas, ko viņš paveic, tas, protams, ir pieminēšanas vērts. Bet šajā gadā diemžēl nebija top 1, kā saka, labākais. Pat neskatoties uz to, ka hokejs ir mīlētākais vispār. No lietām, ko rāda televīzijas ekrānos, hokejs vispār pats mīlētākais. Ja nesen bija Kantar atklāja tos reitingus, kur vienkārši tu skaties pasaules čempionāta hokejā spēles, ir reitingotākie raidījumi vispār. Un pat dažas no tām, kas nav ar Latvijas līdzdalību. Jā, tur izrādās Eirovīzija pat nobāla hokeju priekšā. Jā, tas ir kosmos, kā Latvijā mīl hokeju. Hokejs ir Latvijas dievs kaut kādā mērā. Vienkārši nenormāli, un tas ir forši. Tas ir tas mūsu sporta veids. Interesanti, kā viņš ir iedzīvojies. Es ļoti gribētu, lai šis lielais tas plasdārums, cik daudz skatītāju Latvijā vēro hokeja, arī kaut kādā veidā mazliet ieiet uz Latvijas mazajām halītēm, kur Latvijas čempionāta spēles notiek, lai tās būtu pilnākas, jā, un tas būtu vēl foršāk. OHLs ir ļoti sāpīgs jautājums. Tikko bija līderu spēles, apcīt, jā. Tur jau nāk cilvēki kaut cik uz spēlēm, bet citas spēles, diezgan bēdīgas. Apcīt, man patīk, ka
Prizmai, vismaz uz cik spēlēm es šogad esmu bijis, Prizmai arī skatītājiem ir vairāk nekā parasti. Ir vairāk, un, protams, gribētos vēl vairāk, bet, ir vairāk. Pozitīvo tendenci aizmetni jau ir parādījušies. Bet, gribētos krietni lielāk pēc tiem reitingiem, ko tu paskaties, ka tur pusi Latvijas skatās. Nesanāk pusi, bet, tiešām pirmie, cik tur bija 7 reitingi gotākie redījumi bija vispār. Bija hokejs, tad tur gribētos, lai kaut daļa no viņiem aiziet arī uz Latvijas hokeja čempionāta spēlēm, jā. Pirms mēs pārējām uz nākamo tematu, Elsmers Dīkins, Latvijas hokeja izlases numur 1 vārdsargs šobrīd. Es domāju, ka varbūt nav vērts pat prasīt, es domāju, ka atbildi ir jāņemot vērā Šilovu, nestabilo sezonu. Kristaram Gudļevskim būtu šeit, ko iebilst. Viņš iejaucās. Viņš Vācijā arī labi spēlē. Labi, tagad nebija tāds labs spēļu nogrieznis, viņš 2 spēles nosēdēja uz soliņa, bet viņam ir tikpat laba sezona Vācijas līgā kā pagājušajā, tur 92, virs 92% atvedīto metienu procents. Mums vispār SL ir Gudļevskim būtu ko teikt. Latvija ir hokeja vārdsargu valsts. Ivars Punanovs nekur nav pazudis. Mums ir Marks Mitens, kuram ir ļoti laba sezona arī Slovākijā, nemaldos. Jā. Mums ir reāli labi vārdsargi. Grigals un Mitens Slovākijā spēlē, Vītols Somijā spēlē, kurš arī cīnās par 1. vārdsargu pozīciju. Ja, tad ir Merzļikins, Gudļevskis, Šilovs. Ir no kā izvēlēties. Tā, druski, jā. 3 jau tik drīkst, jā, čempioni. Turklāt atceramies U20, kāds jau parādīja Feldbergs. Jā. Tad vēl viens mums ir sarakstā. Latvija, hokeja, vārdsargu lielvalsts. Labi, lēnām pārvirzamies. Tas sanāk tā, ka no tādiem tiešām labu līmeņu vārdsargiem mēs gan 2 maiņas varam uztaisīt. Domājies. Nevelti mēs varam. 2 laukuma spēlētāju maiņas. Nevelti mēs varam Kanādu uzvarēt. Tas jau vien pa kaut ko liecina. Ja visu 10 varētu sabāzt vienos vārtos, vispār ideāli būtu. Drusku par ārzemju sportu es gribu, lai mēs raidījuma noslēgumā parunājam. Tysons Furys pasaka, ka ir noslēdzis savu profesionālā boksa karjeru. Viņš gan vienreiz šādi jau ir rīkojies, pasakot, ka viņš noslēdz un atgriežas. Es tieši to gribēju prasīt, kā tu domā, tas tiešām ir pavisam? Man liekas, ka šoreiz ir pavisam. Ņemot vērā, ka viņš bija tajā tagad pīķa, tajā formā pret Usiku 2 reizes cīnoties, un viņš saprata, ka viņš to Usiku nevar nokost. Es domāju, viņš ir tik daudz naudas karjeras laikā sapelnījis, ka viņš saprot, ir laiks, pietiek. Arī Britu promotēri sakārto viņam cīņu pret Antoniju Džošua un piesola tur kādus 300 miljonus. Ja tāda nauda būs, tad es domāju, Tysons Gypsy Kings atkal ringā. es par to domāju, jo pēc tā Usika cīņas pēdējās, kas otrā cīņa bija, kur atkal zaudēja Tysons Usikā, es lasīju, kad tur runāja cilvēki par Joshua pret Gypsy King, pret Fury, ka varētu būt cīņa. Tā arī būtu interesanta cīņa, un tur ņemot vērā to, kā 2 briti, ņemot vērā to, kur bāzējās lielākie promotori, lielākā nauda, teiksim, vismaz Eiropas pusē boksā, tad tā ir Britu sēles. Un tas man likās diezgan reāli, kad, labi, lai tam Usikam tur paliek visas tās jostas, bet kurš tad labāks ir Britu salās, tad noskaidrosim. Tā ideja man patika. Bet man tik ļoti patika tā cīņa, kas bija pirms Ziemassvētkiem, Usiks pret Fury, tas bija saldējs ēdiens, tur bija ko baudīt, Sākumā likās, ka Furys pat varētu vinnēt to cīņu, bet tad es teiktu, ka sākot no kāda 5. 6. raunda, Usiks ierubīja, ka viņam baigā izturība ir, un es teiktu, ka cīņas beigās jau baigi jautājumi vairs nebija, ka Usiks pēc punktiem visticamāk arī vinnēs. Tas, ka tiesneši tik pārliecinoši uzvaru iedeva Aleksandram, tas gan bija nedaudz pārsteigums. Likās, ka tā cīņa būs, pēc punktiem arī līdzīgāka. Usiks uzvarēs, bet tur bija, man liekas, kaut kāda 5 vai pat 6 punktu starpība, pēc tiesneša lēmuma, man liekas, tur daudz tuvāk bija. Bet, Fury, es nezinu, pastāv vēl tāds variants, ko tur ir daudz teikuši, ka Usiks iet atpakaļ uz krūzeriem. No smagsvariem, tas nozīmē to, ka viņš pazaudēs tās savas smagsvaru jostas, un tad jau lūdzu Furys, Joshua, Dubois, kurš starp citu teica Usikam, viss tu dabūsi iekšā. Tieši, kad tikko beidzās cīņa pret Fury, tad Dubois baigi iekāp ringā un baigi teica Aleksandram, you will be next, vai kaut kā tam līdzīgi. Tā kā tur var sanākt arī tādas labas atgriešanās cīņas tam pašam Furyam, jo, ņemot vērā to, ka viņš jau ir beidzis pirms tam un atgriezies un tā tālāk, un šādas runas ir bijušas, tad tur jau tikai, manuprāt, var nostrādāt naudas jautājums. Ja tu uztaisīs naudu un labu cīņu un naudu piedāvās Furyam, es domāju, ka viņi var arī atgriezt ringā. Es esmu gatavs par 500 000 kāpt ringā arī. Tu piesolīsi. Tu jau tagad esi boksers. Jā, tāpēc jau es to saku. Es esmu gatavs, lūdzu, dodiet man iespēju
cīnīties. Tev nav bijis tā, ka maisa tevi saslāna treniņos? Nu, ka tu ar tādu inerci uzsit, ka nāk apakaļ. Jā. Nē, tā man nav bijis. Es esmu, protams, tā stingri uzsits, ka tur bez mazai liekas, ka tūlīt izlūzīs tas stiprinājums ārā, bet tā, ka man atnāk apakaļ, nē, tā gan nav bijis. Un tas maizes jau svarus, nezinu, savus tur, nezinu, 150 kg. Es nezinu, nu, cik ir tas standarts svars, bet ir diezgan spēcīgi. Pamēģini kādreiz uzsist tā, lai tas maizes nokrīt uz zemes, un tad tu paņem piecelt, tad apmēram zinās. Un tad es varu prasīt 300 miljonu honorāru un iet cīnīties pret lielākajiem pasaulē, jā. Pīrādziņš ringā cīņas, tas titulcīņas nosaukums. Labi, pēdējais temats. Citu, pēc svara kategorijām mēs ap 2 iekļaujamies smagsvaru. Es esmu heavyweights, jā. Jā, es arī esmu. Man liekas, bija 90,7. Jā, kaut kas tāds, jā. Nē, tas neesmu, atvainot. Es esmu nonācis krūzeros apakaļ. Es esmu heavyweights. Es esmu krūzeros ticis apakaļ. Es saku, es esmu latvietis, es esmu virs Sotaka vecīt. Tu varētu cīnīties. Tur tā. Vienīgais tas, ka es esmu nenormāli miermīlīgs, un es nekad dzīvē neesmu tā kāvies ar kādu citu džeku. Nav vienkārši, es neesmu konfliktēm. Es varu maisu klapēt, bet otram pa ģīmas es nezinu. Tad tur kaut kā šitie treniņi, kur tu tagad ej, ar maisu cīnīties, tev tie treniņi, tā kā, nezinu, pēc kaut kāda pusgada, ka tu tur būs pacīnījies, tev tā kā nāks arī kāds pretinieks pretī, vai tas ir tikai? Tikai un vienīgi ar maisu. Tu kombinācijas sit. Tur ir treneri, un uz ekrāna ir kombinācijas sitieni. Tur, nezinu, 1 sitienu kombinācijas, 3 sitienu kombinācijas, 4 sitienu kombinācijas. Es saku, tad tu sit savu noteikto laiku, kādas 6 minūtes, tu sit tās kombinācijas, kas mainās, un tad ir fiziskās sagatavotības, tur vingrinājumi, tur piepumpēšanās, tur ir planks, tur ir burps, kad tu lec tur gaisā. Jā. Burpees, jā. Visādi tādi vingrinājumi, bet es tāpēc saku, tur jau reāli pauzes nav. Tu to stundu praktiski māc bez pauzēm. Tas ir diezgan tā sarežģīti. Un es varu godīgi teikt, man pat nav spēka visus tos vingrinājumus 100% izpildīt. Tīpaši tos fiziskās sagatavotības. Nobuksēt varbūt varētu, bet man vienkārši nav jauda vairāk tur vēl to fiziskās sagatavotību izturēt. Tur, nezinu, tur minūtu plankā, piemēram. Jo es jau situ tā, ka tur no visas spēka, no sirds un dvēseles. Tu esi mērījis, cik tev tajos treniņos pulss ir? Nē, man jau nav pulsometrs. Es domāju, pie 200 ir noteikti. Stabili. Noteikti. Nenormāls pulss tev noteikti tur ir. Protams. Es kaut ko līdzīgu arī esmu tur mēģinājis darīt. Bez boksa, bet, teiksim, tos pašus burpees, jā, tur, sanāk ar crossfit paņēmieniem, tur mazliet treniņos, jā, tur tā, ka tas pulss uzlec augšā. Nenormāli. Tā jau galva. Man ir bijusi tā, ka es jau treniņu beigās, man jau tā kā, alkoholiķiem, man jau reāli tāds reibonīts jau nāk. Šito uzmanīgi, Kārli. To pulsu pakontrolēt. Tas nav baigi veselīgi tādā pulsā regulāri strādāt. Tas gan, jā. Labi, pēdējais temats, pirms mēs šo foršo brīnišķīgo raidījumu noslēdzām īsi. Jimmy's Butlers, Miami Heat zvaigzne, tur vesela sāga šobrīd ir. Viņš grib, lai viņu aizmaina. Komanda nepakļaujās viņa spiedienam, uz 7 spēlēm diskvalificēja, $2,3 miljonu sots. Tagad izskan, ka vēl uz 7 varbūt viņi nosēdinās malā. Kas notiek? NBA superzvaigznes vēl joprojām diktē noteikums? Viņš mēģina to pārbaudīt, vai viņš diktē tos noteikumus. Bet šitais gan man ir tāds pārsteigums, jo Butlers jau bija tāds paraugs drosmīgākais. Jā. Protams, un likās, ka Heat ir tieši tā viņa organizācija, jā, viņš tā darba kultūra. Visu komandu pret viņu, tur tie stāsti, ka viņš tur no nabadzīgas ģimenes. Čikāgā, pēc tam tur ir nopelnījis pirmo lielo naudu, tur palīdzējis visiem, kas viņam tur palīdzēja apkārt, visiem cilvēkiem, kur viņš tur kopā audzis tādā nelabvēlīgā vidē, un šitā te, ka viņš tur tāds etalons bija vienkārši. Tagad klausoties šito visu, tas vienkārši... Liekas neticam, jā. Nē, tur jau tas konflikts ir par to, ka komanda viņa prāt negrib bruņoties un stiprināties. Viņi it kā ir playoff komanda, bet viņi neko pa šiem, neatceros, kur 3. vai, man liekas, ka 4. sezonu jau Jimmys ir tur, ka viņu griezti bija, burbulī bija fināls un viss. Neko jau viņi nav izcīnījuši vairāk. Viens tituls viņiem nav. Un es domāju, viņš ir tā par to sacepies, ka, hei, es gribu arī kaut ko uzvarēt savā karjerā. Tad sanāk, kad Butleram un Miami nav malačisms? Ko tas nozīmē? Mums taču vienmēr tā ir, kad neko nevinējam, bet labi nospēlējam malači, baigie malači. Es sapratu, ko tu domā. Tad rekord Miami Heat tika finālā, un pagad to nepieteikts malači. Mēs cīnījāmies ar Lakers. Tā kā tur laikam tas malačisms nestrādā, jā. Nē, es tāpēc domāju, viņš it kā ir bijis paraugs, man liekas vienkārši tā drāma, visi tur liek komandas sodas, viņiem tur arī tik milzīgs līgums, kas viņiem ir 2,3 miljoni. Protams, ka kas kaut ko iesit kabatā,
bet tas nav tā, ka tur es tulīt bankrotēšu. Jā. Tā, es nezinu. Katrā ziņā man kā tādam neitrālam skatītājam, līdzjutējam, kam vienkārši patīk basketbols, es ļoti interesi visām šīm drāmām sekoju līdzi. Nē, tas drusku uzjautrina mani. Šitās visas drāmas, šos visus drāmas kingus, kas saka, teiksim, Jimmy Butler un vēl tur visādi NBA spēlētāji, par ko arī esam runājuši podkastos, kur šo sezonu vēl tur citus gadus. Par 76ers mēs runājām. Savas ambīcijas caur komandām mēģina bīdīt. Es šitos džekus ritīgi gribētu kaut kādās Eirolīgas komandās. Redzēt pie kaut kāda normāla sarbu trenera, lai viņš tad pamēģina kaut ko šitos. Duško Ivanoviču, jā. Bet tas ir tas tirgus. Interesanti jau tas, ka mēs jau esam runājuši to, ka NBA ir tāda spēlētāja līga, kur tas lielās zvaigznes ļoti daudz ko nosaka, un ļoti bieži tas treneris ir nosacīts, vienkārši ierakstīts, ka viņš ir treneris, bet īstenībā jau tur Lebrons apmēram viss nosaka, vai Butlers hītos, vai tā kā bija Davids Blats, piemēram, ne Clevelandā. Lebrons jau bija treneris. Tur ir lieta, teiksim, tur atsevišķās komandās tiešām treneri vada to komandu. Tad Eiropā ir citādāk, ka tiešām tie treneri vada, bet šie visi skandāli un tā tālāk, tie jau arī to naudu ģenerē. Protams. Tā, kad tev komandas lielākā zvaigzne, kas aizvilk komandu līdz finālām, viens no pelnošākajiem NBA spēlētājiem sāk kaut ko šādu darīt, tas nonāk mēdījos, par to visu runā. Kas ir ziņu portālos populārākās ziņas? Dzeltenās ziņas. Protams, šī ir tāda dzeltenās ziņa, kaut kādā mērā. Tas viss ģenerē tā visu runāšanu apkārt un tā tālāk. Tāpēc arī NBA ir viena no tādām veiksmīgākajām profesionālajām līgā vispār pasaulē un Amerikā. Ja? Un viņi piesaista tos cilvēkus un tikai tāpēc, ka tur jebkura zvaigzne, vai varbūt ne tik liela mēroga zvaigzne, vai liela mēroga zvaigznīte, tāda vēl topošā zvaigznīte var ar kaut ko šādu iznākt ārā, kaut kur kaut ko nopludināt, un tāda aiziet veļu, pārvaļās tā viss lavīna uz kaut kādu laiku. Mēnesi varbūt, un tad pēc mēneša jau citā komandā ir kaut kas līdzīgs, un atkal tas pats sākās. Un visu laiku NBA dabū to savu popularitāti. Labi, līdz 6. februārim, ja nemaldos, tas trade deadlines, bet es domāju, ka viņi aizmainīs. Kāpēc komandai turēt spēlētāji, kas negrib tur spēlēt? Vienīgais tas, ka viņi negrib izdabāt viņam. Es nezinu. Es domāju, tā sāga beigsies, viņi aizmainīs kaut kur citur, kur, nezinu, to laiks rādīs. Bet tu pēc tās sastāvus skatoties Miami, viņi tā kā varētu būt tāda komanda, kas gribētu tā kā tankoties tagad, lai dabūtu labāku drafta numuru, ja? Tur jau tā lieta, ka viņi kaut kur pa vidām. Viņi ir reāli. Tur jau kāda jēga. Viņiem nav jēga. Viņi ir play-off komanda, bet viņi nav augsta play-off komanda. Viņi ir 7., 8. Viss, ja viņi tankojās, tur jau tā lieta, ka tu esi tā kā pa vidām, tā kā pelēkā masa, ne tu tur, ne tu tur. Tad neloģiski tiešām. Bet domāju, pēc tā sastāva, ja tu Butleri, teiksim, aizmaini projām, tad es teiktu, ka viņi vairāk ir ārpus play-off zonas. Ārpus play-off zonas, bet vai viņi ir tādi, kuri var kandidēt uz top 5 draft izvēli? Nē, noteikti nē. Viņi normāla komanda ir. Tāpat viņi paliks normāli. Tur viņam Tylers Hero vēl joprojām ir, viņiem tur vēl labi spēlētāji. Normāli blīci. Vienkārši tas, ka viņi nav top 2, top 3 komandi. Labi, viss mēs aizrunājāmies jau. Tā kā paldies jums, skatītāji, klausītāji, ka atkal pieslēdzāties nekspertiem. Un paldies, ka skatījāties, klausījāties. Un tiekamies jau tad atkal pēc nedēļas, cerams. Jau 3. raidījumā šajā sezonā. Cerams, ka būsim tikpat smaidīgi kā šodien. Jā, paldies, ka skatījāties, klausījāties. Atā.